Nu, mīļais mans, smukais mans runcis, jā, vai cik tu būsi jauks, jā, ar visām baltām ķepām, visām smukām mūsām, un viss kaķi meitenes bija, vai šito runs, ka varētu dabūt, vai, kas varētu šito runs dabūt. Un tu viņam saka, vo, es jau sen esmu runīts. Es visiem sūdiem tiek pāri, es saku, pjurkstos, saprotu, un ampalioties. Man pat ir liela sūda šito te veselību. Saprot, ka man pateica, ka es nedrīkst gleznot vairāk. Bet tu saprot, es nolēmu, ka es visam tam dirsies virsū. Tu piedod, ka es tā atklāti tev saku. Jo es bez glezniecības nekas neesmu. Es nevarēju dzīvot. Un nu, čortu, nu, ja tu štruntīgi, man būšu vēl struntīgāk. Nu, iš to. Kur mēs palikām? Pie kā? Es nezinu, kā to zinātni sauc. Man pasakiet, kurā gadā un kurā dienā un kurā stundā jūs esat dzimis, un mēs jums pateiksim, kā tas ir jūsu iepriekšējās dzīves. Un izrādās, ka man tās iepriekšējās dzīves ir drausmīgi interesants. Pēc vienas teorijas, ja? Es esmu bijis pirms šitās dzīves mūks vientuļnieks, un otrā dzīve man bija svīndars, tu saproti? Tā viņa teica, ka es pat senā Eģiptē bijis kaut kāds toņi celtnieks, toņi skulptors, kaut kas šitāds. Vispār visu savu mūžu es esmu kaut kur saistīts ar mākslām bijis. Un tāpēc man par šito dzīvi arī nav nekāda iebildu, jo šitā dzīve pat par sevi ļoti interesanta. Es esmu tādas ziepes taisījis, ka mēs pa matu esam bijuši no Sibīrijas un no visādām nelaimēm, bet vienmēr man visi man mīļie sargaņi stāvējuši klāt, un es esmu vienmēr laimīgi izskolies no visu šitā. Vēl vakar viņi stāvēja priekš oktobra darba sārgai. Es esmu savu dzīvi mainījis pa 180, kā te grādi, 190 grādiem, nepārtraukt, saprot. Nepārtraukt. Bet vienmēr es esmu gājis pa to, kur es esmu pagriezies. Es esmu gājis atkal uz priekšu, līdz atduros. Rīgas kino studijā Jankovskis meklē kaut kādu no mūsu skolas, no Rozentāla mākslas vidusskolas. Ja? Kas grib mācīties par mākslinieku grimētāju? Nezinu, kas ir kino studija. Nezinu, kas ir mākslinieku grimētājs. Neko es nezinu. Bet es domāju, darbs, ejam. Es aizēju pie tā Jankovska. Viņš grib atmācīties par grimētāju. Es saku, nu jā, man cita izēja, nav man kaut kas jāstrādā. Viņš saka, Maskavā par grimētāju mācās 6 gadus. Jūs varat pie mums tikt par mākslinieku grimētāju par gadu vai par 2 gadiem, atkarībā kādas jūs pats uzrādīsiet spējas. Es saku, nu labi. Un tā es sāku. Un pirmais ķinītis, kur es kā mācījums strādāju, tas bija šitā te uz Jauno krastu. Kāpēc tu visu laiku smijies, Anna? Tādēļ jau ne. Smejos pat par sevi. Redzi, gatavojos uzstāties un izgalmāju svinīgu runu. Lūk, skaistie vārdi. Un tomēr, Anna, dzīvē gadās brīži, kad gribas runāt skaisti. Gadās. Rožlāp tajā brīdī uzģēra viņam baltu tādu halātiņu, nosēdina uz beņģi un saka, tad mēs jums iemācīsim šūt parūkas, skropstas, ūsas un tam līdzīgi. Un Rožlāp norīja savu šito te mākslinieku lepnumu un manis adatiņu mācās šūtas, bādas, ūsas, parūkas, saprot, skropstas vēl aktrisēm. Tas jau nebūt nekas, bet tā saprot, tajā laikā pie mums filmēs daudz arī latviešu teātra mākslinieki, ja? Un latviešu teātriem grimētais, kas bija kinos ir grimētais, teātra mākslinieki viņi sauc par frizierīti. Un tad māksliniekam Rožlapam pēkšņi kāps klētnieks saka, ej frizierīt,
Atnāc šurp apskaties, kā man te tās ūfs. Tu zini, cik tas bija drausmīgi, kad man mākslinieks augā pa frizerīt. Bet es sakot zobs un izķerpīt. Nemaz tik vecs nav, kad dzirdēja ļaudis runājam. Labāk zem veca vīra vārdas, nekā zem jauna pārtagas. Tagad viņš otru reizi dzer klāsas. Es teikšu, ja jau Migla ir izvēlējies kādu jaunavu sev par sievu, tad varat nešaubīties. Sieva būs bez vainas. Pēc uz jauno krasas, tad es vēl, ka tur kā grimēties pie Saunas pavasarī kaut ko darīju. Un pēkšņi jātaisa tāda filma Pēc vētras, kur nezinu kāpēc. Nu jā, mums jau nebija vienkārši grimētāji. Un direktors saka, tu varēsi to filmu uztaisīt? Kā mākslinieks. Es biju tikai 1 gadu nostrādājis par to mācekli, ja, pa grimētāju. Es domāju, kas tur ko neuztaisīt? Kāda aktieri? Hartmane, Rittenberga, Pāvuls, Zandbergs, visi jauni, smuki, purni. Kas man tur ko darīt? Uzliek tikai to pamatu. Aktierisiem smuki apvelk tāds riņsapats un ļoti labi izskatās. Viņi var neko grib, viņas tik un tā labi izskatījās. Un tā es to filmu uztaisīju, kā šitas te mākslinieks jau grimētājs. Tad nākamā filma ir paredzēta Zvejnieka dēls. Operātors Rudzīša Māris, taisīja pirmo filmu. Paklausies, Oskar! Vārs Krūmiņš taisīja savu, viņš bija režisors, tie visi bija mani čomaki, ja. Mārim es varēju prasīties kaut ko nosmēri, mārs saka, Dunlejs, tā tu var teātrī grimēt, tas ir pa daudz, ņem nost. Un tā es to Māri iesauc pa grimu amputētāju vispārībā. Bet grūti bija. Piemēram, Pāvuls, ja, Zvejnieka dēls jātaisa. Es grimēju, Romeo. Grimētājs kā grimu, iznāk Romeo. Un mākslinieks tajā laikā bija Grasmans, Laimdons tajā filmā, ja. Es saku, tu paņem man līdzi uz tiem zvejniekiem, paskaties, kā tie zvejnieki īsti izskatās. Viņš aizbraucam, toreiz Grasmans vietīs meklē, ja. Es skatos, baigi mēlie purni vispār. Saulē iedeguši visu laiku. Un tajā pacīm, ja, un tāds gaišs, nevis tāds melns krums, bet gaišs. Kad tu tāds sazmieši tu ģīmē, ne saulē. Tāds ap kracim, tāds gaišs krumcīts iznāk. Tad atnāk, es saku, dod šurp man Pāvulu uz grīmu. Izsauc Pāvulu, es saku, tādu Edi, tu sastais ģīmi, cik tu var saviebies. Un es ar to grīmu, ko parasti neģers grīmē, ja, bišķi atšķiet, švām pār, es saku, lai vaļā, šatais, Zvejnieka dēls, ir, saproties. Mēs taisam to Zvejnieka dēlu, un Krembergs saka, viņš saka, klausies, ko tu ar tiem ģīmiem, tu tā kā esi gleznotais. Ko tu smērēji tos tās aktieris? Tas tagad vienmuļš darbs. Es saku, jā, mēs esam gleznoties, bet viņš tā glezno. Viņš saka, teātrī, Liepājas teātrī vajag mākslinieku izvedēju. Es saku, kas tas tāds ir? Es nezinu, tāpat, kas ir mākslinieks grimētais. Viņš saka, tas ir tas, kas pēc mākslinieku skicēm, ja, inscenētās skicēm, tā izpild visu šitos te darbu. Vai! Un es domāju, ka zagļi. Rīgas aerodromā jauna lidostā. Tās veidošanā piedalījušies mūsu republikas labākie celtnieki un lietišķās mākslas meistari. Draugs simtiem ļoti labs paziņa, bet tā draugi man tikai 2 bijuši dzīvi. Rudzīša Mārs un podnieks Boris, tādu, kas ir draugi, jā, vispārībā. Un es tajā laikā biju uzgleznojis tādu bildi milzu, tā vientuļais bērziņš, ko pēc tam es esmu 100 reizes vēl mālējis, visu Liepāju pilni maniem vientuļiem bērziņiem. Es aizbraucu uz Liepāju, un es kaut kur no tās kino studijas uzreiz jutos kaut kur, man, aktieris es daži zināju, bet ne visi es jutos kaut tās varbūt vientuļš.
Vienreiz tādā mālderu zālē, tur viss aiziet prom, es jau paņem tādu lielu finieru gabalu un tur sāk mālēt. Visās tās vientuši bērziņš, vējšau lapas no tās rudens, un tu esi pilnīgi pie sienas. Un tad atbrauc podnieks Boris ar Kārli Paušu pie manis ciemos. Ja? Nu, mans, protams, ieved pie manis, iekšā iepaisē man, un Kārlis un Boris ieraudzīja to bildi, to vientuļo bērziņu. Un no tā brīža sākās mums šitā te draudzībā podnieka. Tas saka, interesanti. Krenbergs iepazīstināja man ar podnieku, un pēc tam viņi bija 3 draugi, Pamše, podnieks, Krenbergs. Pēc tam palika es vienīgais tikai ar Boris. Viss sakasījās, tu saproti, ja Boris jau bija ar, tu zini, viņš bija smags raksturs. Nu, un tādu mēs tur nopirkām māju, taisīsim visi 3 māju. Kā sākās kasīties, tas pats, kas tagad ir, saproties, šie sāk savā starpā kasīties. Es teicu, veči nav ko āksies, pārdodam to māju, pēc tā negrib tā. Nu, un tad mēs to māju pārdējām kādam dakterim Zviedrim. Un tagad mēs pēc kārtīgi sadzēramies. Un oktobris turpina savu gaitu pāri mūsu planētai. Jūs skatāties žurnāla Padomju Latvija 1000. numuru. Tā ir mūsu republikas dzīves kinokronikas jubilejas lapuse. Viņam tas bija tikai veids, kā pelnīt naudu. Tas viņš par to ļoti kautrējās. Viņš ļoti atvainojās saviem draugiem mums visiem. Veči, jūs man pieliet, man atkal jāstāst tas un tas. Nu, mēs zinājām, ka viņam tas nav pieciešams, bet tas bija veids, kā viņš pelnīja naudu. Mēs viņam to piedevām. Nē, nu, ko nozīmē piedot. Kā? Es pats pelnīju naudu, rakstot plakās, lai dzīvo komunisms uz priekšu, komunismu uzvaru. Tas bija tās laiks. Un es man nevienu brīdi nejūtos, vai ne? Un tajā pašā laikā mēs ar podnieku dziedējām Zilo lakatiņu un maršījām pār pa Daugavas tiltiem, brēkdām zēni pie stobiem šaut, ko tur gaujā. Tas bija starp citu, ar vienu partijas organizācijas sekretāru. Mēs gājām brēcam, saprot. Tas bija tas foršais laiks, vai ne? Kad tu saprot, ja tu nebaidījies, tad tu vari izspēlēt, piemēram, Grasmans, ja? Grasmans jau bija tā piešāvies, čekļis bija piešauši pie Grasmana, ka viņi pat neņēma uz ielas. Viņam bija tā nelaime, ka viņš ierāva vairāk, viņš gāja pien, nāk kāds krievu virsnieks pretī, šis draski nāši okupanti. No sāku viņi ņēma ciet, vai ne, ved uz čeku, bet pēc tam tas hudожник. Un Boris, tu saproti, mēs ar Boris bijām kaut kur, pretstat jau pievadas. Mēs bijām kaut kur tad pretēji cilvēki. Boris bija drausmīgi tāds akurāts, tāds pedantisks, vai ne? Un es biju tāds kā patreiz tāds flederīts, vai ne? Un acīm redzot, tas viņam tas man pievilta. Man tas tā plivināšanās pa dzīvi, jo Boris neplivinājās pa dzīvi. Borisam dzīve bija ļoti grūta. Viņš to ņēma pamatīgi smagi, viņš pa visu bija drausmīgi atbildīgs. Viņam bija tā super atbildības sajūta. Bet es visu laiku tā plivinājos, viegli saproties. Un tas mums kaut kur tuvinās. Un Boris bija no tiem cilvēkiem, pie kuras varēja, es bieži vien ar viņu ne labā veidā izmantoju. Es zinu, ka es pie Boris aizbraucu nakts laikā, pateicu, Boris, man nav kur palikt, tagad es esmu pilnēs, pagulēšu pie tevis. Viņš lūdzu, guli. Es saku, Boris, man tāda nauda izbeigusies, tu vari man aizdot 1000 rubuļu līdz Pastanovičam. Lūdzu, Boris nevienam maskam aizdeva naudu. Viņš bija taupīgs, Borisam naudu nāca ļoti grūti. Ļoti grūti nāca šito te. Viņam tas darbs, ko viņš strādāja ar to propagandu, vai ne, tas jau viņam baigi ēda arī viņa pašnost. Viena no pirmajām Padomju Latvijas aktieru filmu veiksmēm. Tāds ir mūsu ceļš no Raiņa līdz Pūtvējīņi, kas režisora Gunāra Pieša un operatora Mārtiņa Pleina vadībā šovasar skanēja Piebalgā un Koknesē, Smiltenē un Rīgā. Labu rītu, pagalmā, līdz pašam dibenam! Kādu ceļu jūs nākat? Kāds amats? Kāds brauciens? Ko šai sētā meklējat? Mēs stelītei pēdas cenam. Tādas šeit neredzējām. Būs citā sētiņā. Mākslinieks vēstule, manuprāt, ir tas, kuram patīk skaistais viss, vai ne? Kurš tiek būtībā ļauns.
kurš spēj tu saproties piedot. Kaut kā vārdā. Pūt vējiņi dzen laiviņu. Vieglo roku, spēka daudz. Labu kinorāžu šuruden un citu gadu. Tas, kurš iet pa pasauli ar atvērtām acīm un skatās, cik skaista eiglīte, vai cik jauks kaķītis, vai ku jauks zaķītis, vai ku smukt lapakrīt. Tā ir mākslinieka vēstule, saprot. Nevis tas, ka tikai slāja pa ielu un skatās, es apēc man bez, es izdarīs man polšu, un niktu man jaunu apkārt, saprot. Tā nav mākslinieka vēstule. Strīdīties var ar cilvēku, kurš tev uzklaus, bet Gunārs jau nevienu neklausīja. Gunārs bija ģeniāls cilvēks, un viņš pats peņēmis, viņam tas strīds bija vajadzīgs, laikam, kādreiz viņam vajadzēja, lai pats sevi apliecinātu. Viņam Mārtiņš strīdies ar Klēnu ap divu. Un es ar no malas noskatīju, nē. Es Gunārā, tev vairāk vienu filmu kopā netaisīšu. Un Gunārs pēc tam visas nākamās filmas viņš man aicināja. Bet paldies Dievam, es viņam nekad neteicu, nestrādāšu. Man vienmēr, ka es patrāpījos atkal kādu citu filmu dabūt. Es Gunār, tu man piedod, bet es nevaru, man jātaisa šitā filma, saprot. Ka Gunārs viens no talantīgākiem, ar ko es esmu kopā. Man visi jau bija forši režisori, saprot. Bet redz, man ir pamaz labs režisors. Man vēl vajag arī, tu saprot, tādu cilvēku, ar kuru viegli kopā strādāt. Ja nerodās šitā, tā savstarpējā apaugļošanās, ja kā to sauc mākslā, ja? Tas diezgan grūti, saprot. Iznāk bērns vai nu tāds vai šitāds. Bet man liekas daudz labāks, tad bērns iznāk, viņš paņem no māci, no tēvis, ka to labāko variantu no katra. Tad mēs sākam, ko kā taisīt filmu. Vienojamies taisīsim ļoti smalkos tādos latviskos toņos, gaumīgos. Es tagad sasīmies tās krāsu parodijas. Mēs likām kopā, šī aina būs šitādas toņos. Un es skatos, Krembergs pieņem ar Ivarīšu, viņam nepatīk. Un es jūtu, ka mēs ar Ivaru nespējam atrast ar operatoru, kopēju to gammu, ja? Un es zinu, ka tad ir vakars, ja mēs ar operatoru nespējam sastrādāties, jo, manuprāt, māksliniekam gandrīz vairāk jāsastrādies ar operatoru nekā režisoru. Ar operatoru mēs kopā taisam bildi, ja? Un ja mums ar operatoru nešķīmie kopā, tad arī baigi grūti. Man liekas, es esmu pārlieku atvērts. Jo man, tu saprot, man nekad nav bijis tāda lape, aizsprieduma, ko par mani padomā. Man es nekad neesmu taisījis dzīvē ne kaut kādas pozas, es būtu kāds es esmu. Un tāpēc man ir viegli dzīvot šobrīd. Un man arī neviens nevar aizvainot. Ļoti bieži atnāk kaut kāds, saka, un šito rožlapu jūs sauciet par mākslu? Es saku, nē, es jau nesacīju, ka tā ir māksla. Tas ir mans bildīts, ko es te kleķerēju, saprot? Un es tiešām arī tā uzskatu. Es nekad neesmu iedomājies, ka es esmu liels mākslinieks. Nekad. Un tas man palīdz dzīvot, saprot. Tāpēc, ka man neviens pāri nevar nodarīt. Es zinu, ka es nekas neesmu. Es zinu, ka es varu sagādāt prieku ar savām bildēm dažiem cilvēkiem, un ar to man pietiek, tu saprot. Manuprāt, ka manos dzīves vajag ļoti maz vispārībā. Man tur mīļās kaķis, tur atpakšā mīļās sievas sēž, man mīļie bērni, tad man maz bērni vēl ir. Ko man vairāk vajag, saprot? Jau tas atgādījums ar šito bildi, ja tu vari redzēt. Tas ir šit arī te, tas ir īsti pamāts ir mīlēšana, ja? Un zini, tie divi pirmā plānā, kas ir, es tā biecerēs, ka tas ir Ulds Pūcīts, ja? Un tas esmu es. Un tas ir kroks aizmugurē, to mēs uztaisām dekorāciju kroks, aizmugurē baznīca. Un Ulds teica, vai tu vari uzlēznot tā, ka mēs ar tevi esam tā piedzērušie, ka kāpjam no rāmjiem laukā. Mēs te tagad visi esam apklusuši.
Tādēļ, ka katrs sevī kaujamies ar domām, vai kaut kas nav noticis. Nekas nav noticis. Ko tur lai ilgāk domājam un prātojam? Ir noticis. Tie jaunie ļaudis viens otram patīk un ir sadodami kopā. Nu tad lai notiek tā! Es jau esmu šitas darba holiks, ka strādāju. Es nešķirot, vai es visas filmas esmu taisījis ar sirdi, bet ir filmas, kas man daudz interesantāk visu taisīt. Piepelot vai vēl Kalfēna Dzirnavas, Pūta vēja bija ļoti interesanti. Tāpat Melnā vēža spils bija interesanti. Interesanti bija arī rallijas, ko mēs filmējam apkārt braukādām. Es pirmo reizi redzēju, kas ir sacīgs vispār ar ralliju. Interesanti bija arī viena no pēdējām man filmu, jā. Tas mums, man palēvies ar to, ka man nezinu, kāpēc, pēc Vēlna kalpiem, man deva visus šitos te vēsturiskos gabalus taisīt. Tas tā kā interesants. Neinteresants films ir tāds, ka tev kaut istabiņas jātais, ja? Tad tas tā, bet to, ka tu, sevišķi, ka tu vari reiz to... Tagad dod vaļā! Taisnais 200. Kreisais 1. 50, labais 1. Uz kreiso 200. Labrīt, Ieviņ! Sveiks, Jāni! Nu gan tu esi cauri izlījis. Te gan nekas nav mainījies. Re, akurāt kā mēs ar tevi kādreiz. Scenogrāfija, gan teātrī, gan kinītī, tas ir nepārtraukti kompromiss, nepārtraukti. Un kāpēc ar man labprāt strādāja visi režisori? Pat pēc manas nāves man labprāt strādās. Tāpēc, ka es vienmēr biju ļoti piekāpīgs. Es nekad neesmu teicis, vot tā un nekā savādāk. Jo saprotu, ka ja tas režisors nebūs apmierināts ar to, ko es viņam uzlieku uz skatu, tad tas būs šausmīgi, tu saproti.